Vai tu sevi nodotu, vai tu nodotu savus sapņus, visu to, ko vēlās tavs sirds, vai tu to nodotu? Nu, protams, ka tu teiktu visticamāk nē, kāpēc lai es nodotu sevi? Bet, diemžēl, īstajā dzīvē viss ir savādāk. Mēs bieži vien rīkojamies pretēji tam, ko mums patiešām iekšā te sirds vēlās. Un kāpēc mēs tā darām? Tāpēc, ka bieži vien, tad, kad ir tāda liela lēmuma dzīvē, mūsos iekšā ir daudzas konfliktējošas emocijas. Un ziniet, kura emocija ņems to virsroku? Tā, kura ir bijusi visapspiestākā jūsu bērnībā. Ja? Un ja jūsu bērnība ir bijusi tāda, kurā nebija pietiekoši drošības un mīlestības saņemts, ja? Tad tas drošības un mīlestības trūkums vienmēr izpaudīsies tādējādi, ka viņš prasīs visvairāk. Un ja arī būs jāizvēlas starp to, ko patiešām sirds vēlas, ja, kaut kāds mērķis vai sapnis, un starp to drošību iedomāto, dažreiz tā ir tāda falša pat drošība, ja, tad bieži vien mēs nesaprotam, kāpēc, bet mēs pieņemam lēmumu tai drošībai par labu. Un lūk, specifisks piemērs. Iedomājieties, jūs esat attiecībās, ja? Un viss nav rožaini, un īstenībā te viņš tur iekšā zina, ka labāk būtu beigt tās attiecības, ka daudz vairāk jums ir paredzēts, ja? Sirds sauc pēc kaut kā labāka, ja? Te ir potenciāls iekšā. Bet tā apspiestā drošības sajūta no bērnības prasa savu, un viņa liek jūs prātam izdomāt visu, ko, lai tikai attaisnotu, lai paliktu ar to cilvēku, jo viņš dod to falšo drošībiņu, ko bērnībā nepietiekuši saņemāt no mātes vai no tēva vai citā vidē. Ja? Un tādējādi tas izveidojas kā tāds atkārtojošs tāds paterns, ja? Un mēs pēc tā dzīvojam un pieņemam lēmumus un nesaprotam, kāpēc dzīvē neiet. Bet šos te paternus visus var atšķetināt, atbloķēt un dziedināt visu to situāciju un likt jums pašam apzināties to īsto potenciālu un neiet pēc falšās drošības. To visu var izdarīt. Nāc uz izaugsmesterapija.com un strādāsim kopā.